Labdien! Februāris, 25. gads, ārā mīnus grādi, sniegs, ledus ceļi. Atkal jautājums, kā jābrauc pa ledus ceļiem. Manā uzskatā nekas nav mainījies, tātad pa ledus ceļu jābrauc ar vienu roku. Tātad, un šī viena roka ir jātur uz 12. Ja mēs braucam ar automātu, vienalga ar kuru labo kreiso vai kreiso, ja mēs braucam ar mehānisko ātrumkārbu, tad ar kreiso roku. Kaut kā tā. Tad kāpēc uz 12? Tad, ja uz ledus ceļa mums notiek saslīdes, ja, un ja mums tā mašīna saslīd, tad, kad mašīna iztaisnojās, mums noteikti uzreiz momentā ir jābūt taisniem riteņiem. Un, ja mums kreisā roka ir uz 12, mašīna ir saslīdējusi, mēs mašīnu sākam taisnot, ja, un tik līdz mašīna iztaisnojas, mums momentā vajag taisnus riteņus. Otrs iemesls, kāpēc mēs braucam ar vienu roku, ir tieši šīs saslīdēšanas konstatācija. Ja mēs braucam ar abām rokām, saslīdēšanu mēs redzam tikai ar acīm, ieraugam, ka mašīna sāk mazliet slīdēt, bet parasti tad jau ir par vēlu, tad mēs cenšamies kaut ko labot un parasti nekas labs nesanāk. Ja mēs braucam ar vienu roku, saslīdēšanu mēs sajūtam ar roku, mēs jūtam, ka priekšējie riteņi, vakļie riteņi mazliet izslīd, ja, vai priekšējie, ja, un mēs ar nelielu rokas kustību, ar 1 centimetru, 2 centimetru pa labi, pa kreisi, mēs šo saslīdēšanu novēršam, viņai īsti pat nesākoties. Tad kopumā, piedaloties ceļa satiksmē, braucot no punkta A uz punktu B, kas ir mūsu pamatu uzdevums, kāpēc mēs izmantojam automašīnu, cenšamies tomēr līdz šai saslīdēšanai nenonākt. Ja, vai arī, ja mēs braucam ātri, tad šo saslīdēšanu novērst pašā tās sākumā. Tās teorijas par pedāļu spiešanu grīdā, izvilkšanu, auto izvilkšanu, ja, autosportistu termini, ja, tas nav priekš mums. Ja. Tur ir nepieciešams citas jaudas, tur ir nepieciešamas citas zināšanas, ja, vai pat precīzāk treniņš, ja, sajust šo te mašīnu, ja, tas ir kaut kas pavisam savādāks. Tā kā braucam pa ledus ceļu droši, pārliecinoši, būs tūlītās arī viens mazs gabaliņš, kā es to daru, ja, droši, pārliecinoši un atceramies pats galvenais pēc iespējas mazākas kustības ar roku, ja, nevienu lieku kustību. Sagriežam stūri vienmērīgi izgriežam. Netaisam šitās te sportistu kustības, ka viņi tur kantē iekšā tai līkumā, pēc tam atkal velk ārā, ja, tas viss ir liekas. Vienības braucējiem, kas brauc satiksmē, jāiebrauc līkumā šādi un no līkuma jāizbrauc šādi. Vai uz otru pusi tieši tas pats, bez asām kustībām. Laimīgi ceļu! Braucot pa ledus ceļu, šis ir kaut kas līdzīgs ledus ceļam. Tātad nekādas asas kustības. Viss mums priekšā līkums, skatāmies vai nenāk pretī, vienmērīgi līkumā iegriežam, atkal vienmērīgi no līkuma ārā, nākošā iekšā. Ja, tātad to pašu pamēģinam parādīt roku. Ja, tātad priekšā ir līkums, ja, stūres kustība ir pilnīgi bez liekām asām kustībām. Tad mums atkal priekšā ir līkums. Pilnīgi vienmērīgi iegriežam līkumā iekšā, tikpat vienmērīgi ārā, bez asām kustībām. Tas ir pamat noteikums, lai mēs nenonāktu līdz kaut kādām sānslīdēm, lai mums nebūtu jāmēģina mašīnu taisnot. Atkal līkums, droši ejam līkam, bet bez asumiem griežam droši līkumā iekšā un tikpat miermērīgi atpakaļ. Mēs nedrīkstam, mēs tās mazās sānslīdes mēs sajūtam ar roku, ja, un tad mēs vienkārši nedaudz atlaižam mazliet gāzes pedāli. Bet bez bremzēšanas praktiski roka nekustās, ja. Tik cik mums
paņemam rokas, man uzreiz ir bail braukt. Ja es vairs nejūtu mašīnu, es nejūtu priekšējos riteņus, un ātrums nokritās uz pusi. Ja, tātad uzreiz es sāku raustīt stūri, bet tāpēc, ka es to daru speciāli. Un priekšā asas līkums, ja tad samazinam ātrumu, pieļaujam vienmēr domu, ka šeit nāks mašīna pretī, ja, un griežam līkumā iekšā. Un atkal pilnīgi vienmērīgi kustība bez liekām. Ar abām rokām to izdarīt nav iespējams. Līdz ar to, lai būtu šis te viss brauciens vienmērīgāks, ja mēs braucam ar vienu roku. Tad brauc mūsu ātrums šobrīd 60 km/h, ja, tas nav liels, ja, bet arī mēs stūri reāli, ja mums, teiksim, kaut kāds dzīvnieks vai kas, mēs stūri reāli par 15, 20, no 30 grādiem tālāk negriezīsim. Tas ir varbūt 45, bet to mēs mierīgi varam izdarīt ar vienu roku uz vienu, uz otru.